galu. Izdevās Edgaram Meģelim iespraukties iekšmalā un tieši tajā virāžā, tramplīna virāžā Edgars Meģelis pabrauc garām Agrim Nejamu, pārņēma vadību 95. numurs. Pirmajā vietā tagad Agris Neja, otrajā vietā 79. numuru. Nu gadu savā starpā cīnās Kristaps. Attiecīgi 6. vietā pirmajā aplīdījā Kārlis Bole juniors ar 33. numuru no MX Ādaži motoklubā. Un tā otrais Alls Renfelds ar 41. numuru no motokluba Sumatas no Ventspils. Pagājušajā gadā Alls Renfelds kļuva par Latvijas čempionu 200 kubikcentimetru klasē kvadriem. It kā varēja vēl braukt arī vēl 15 gadu vecumā 200 kubikcentimetru klasē, bet Rausa kopā ar savu tēti, kādreiz bijušo Latvijas čempionu motokrosā ar blakusvāģiem kā kantētājs Kodri Renfeldu izvēlējās kvadro open klasi un redziet, 15-gadīgais Džeks šajā nopietnējā konkurencē ir pirmajā desmitniekā, atrodas pēc 5. vietā. Kārtējais Amplis līdveris, neskatoties vakar uz fantastisko kritienu, ko veica Edgars Meģelis. Viņš tur uzmeta mums, viss kāds uzmīvī daudz saulēnāk grožaināk. Jaunā paudze lido, burtiski lido ar kvadriem pa trasi. Četriem apriem. Āris Titlers Kirilko 10. vietā ar 100 kvadru. Viņam ar 21. numuru un Armūda Bomi ar 98. numuru. 7 minūtes, 50 sekundes paliek līdz brauciena beigām. Meģelis 90. numurs, tūlīt veiks arī 6. apli, otrajā vietā Agris Neja. Lucam Glagoves ar 79. numuru. Meģelis lido pāri. 7. aplī pārsvars. Iepriekšējā aplī bija 7,5 sekundes šajā. Pieliek Maķenīt klāt. Kārlis Bole juniors no mūsu lieliskais tačmeisters Jānis Kirilko 11. vietā ar 77. numuru. Līderim zaudējot 1 minūti 21 sekundi. Beidzot 6 apļus, vai apē, vai ķegumā. Ķegumā arī skaitās mums ļoti ātrā trasē ar tādiem arī tramplīni, šie mākslīgie tramplīni. Tātad viegā trasa.
veiklīgi tajā vietā pēc pirmā apļa. Lūk, tāds ir sākums mums šajā kvadro open klasē. Beidz lūdzu, atsēdies, nekod man